Vai jūs dzirdējāt, ko par Air Baltica pateica Rainērs šefs Olīrijs? Vasaras beigās jūs redzēsiet, ka aviokompānijas visā Eiropā sāks bankrotēt. Piemēram, kuras bankrotēs? Nu, es īsti tā nevaru tās nosaukt, bet dažas no mūsu zemo cenu, taču netiks zemo izmaksu konkurentiem. EasyJet, Wizz Air. Es nedomāju, ka EasyJet bankrotēs, es domāju, ka viņi šogad vienkārši nenopelnīs naudu. Savukārt Wizz Air ļoti iespējams varētu būt viens no bankrota kandidātiem. Air Baltica, kuru nesen glāba Latvijas valdība, piešķirotai 30 miljonu eiro aizdevumu, lai kompānija varētu izdzīvot no jūnija līdz augustam. Taču šis aizdevums ir jāatmaksā augustā. Nu, veiksmi latviešiem mēģinās šo naudu atgūt augusta beigās. Tāpēc es domāju, ka būs zaudētāji. Taču atkal daudz kas ir atkarīgs no, tu iespējams pats par šo zini daudz vairāk nekā es. Vai esi redzējis kaut ko līdzīgu iepriekš šādu situāciju? Pirms 5 gadiem Krievija iebruka Ukrainā, pirms 20 gadiem bija otrais Persijas līča karš, pirmais Persijas līča karš, 11. septembra noteikumi. Šādas lietas mūsu nozarē notiek regulāri. Tieši tāpēc Rainēr parasti nodrošina jeb hedžo 80% no degvielas izmaksām. Mums ir nodrošināta 80% līdz pat 2027. gada martam par $67 par barelu. Mēs tikko paziņojām par rekordu augstu gada rezultātu. 208 miljonu pasažieri, 2,26 miljardi eiro peļņa pēc nodokļiem. Akcionāri peldas naudā. Un kā jums? Ziniet, tas tā kā tas vecais stāsts par to slikto dejotāju, kuram visu laiku kaut kas traucē. Karš, krīze, vaidi, tuvie austrumi, Hormūza šaurums, ko darīt. Bet izrādās ir aviokompānijas, kas pat šajos apstākļos spējīgas pelnīt lielu naudu. Un tad jautājums, cik tas viss notiekošais ap Air Baltica ir kaut kādu ārējo faktoru rezultāts, vai varbūt tomēr tas ir tas rezultāts visiem tiem lēmumiem, kurus ir pieņēmuši gadiem dažādi atbildīgie cilvēki, kā piemēram tāds progresīvais Briškens, kas gadiem ir sēdējis Air Baltica padomē un ir tā vai citādi varbūt ir ietekmējis šos lēmumus, kurš tagad ir kaut kur pazudis un mēs neko no viņa nedzirdam. Jau pavisam drīz, es domāju, mēs redzēsim, kas notiks ar nacionālo aviokompāniju Air Baltica.